Varbūt pat brīžiem, kā es teicu, bija pat daudz agresivitātes, jā, bet kā jūs teicat arī vakar, labāk, ka viņas ir vairāk nekā viņas nav nemaz. Jā. Dažiem spēlētājiem, protams, nebija kā nāks tas sportiskais niknums, tā agresivitāte, jā, bet visumā komanda bija noskaņota, es domāju, ļoti labi spēlē. To ir parādīja pats sākums. Problēmas mums sākās, ka parādījās pirmās maiņas. Tika kāds kaut kur aizmirst, kāds kaut ko nedzirdēja, uzreiz lietuvieši iemet momentāli iesodīja mūsu 3 punktu metieniem. Bet, kā jau teicu, ja komandai puslaikā ir 5 kļūdas un visas tās viltu uzbrukuma piezīmes, tad es pārāk ilgi šajā biznesā to var teikt, ja basketbolā, lai brīžiem. Es tiešām nesaprotu, kas notiek. Ja. Bet tas mūs izsit no līdzsvara. Un tad tur agresīvi tur palīdzēt, viņi kā vairāk sev jākontrolē. Pēc tam jau viss sākās atkal normāli. 3. ceturtajā izdevās atkal salauzt spēli, mums par labu. Tik daudz izmantots brīvs metienu, brīvas situācijas. Diemžēl jāsaka, labi, 3 punktu metienu, ok, 3 punktu metienu saka, lai met labākais spēlētājs, labākais nepēc raugu, viņi ir aizmirst garām. Bet mēs aizmetām, plus mīnus ātrāk pateikt 5 metienus no groza apakšas garām. Cik tur beigās tie punkti? Tas jau viss summējās. Jā. Es vienmēr teicu, mēs varam runāt gudrs, ka spriest, ka aizsardzība. Ja nezinās, kā to bumbu dabūt, ja grozā no 2 punktu vai 3 punktu līnijas, ja nebūs pārliecība par to, ko dara brīžiem, kad tieši uzbrukumākie metiens, tad tu vari zaudēt, kā tu vari spēt, kā tu gribi. Bet lūdzu, ar visu to iedomāties lešiem kāds pārstāvs pie groza. Mēs metam ar katastrofālu procentu. Kāds var pateikt, ka nebija brīvmeta? Bija gaidāms, lietuvieši spēlēs. Tās, ka viņi ir prognozējami. Viss bija skaidrs, ka visiem spēlētājiem tas, ko viņi darīs. Vienkārši varbūt brīžiem kaut kur, varbūt viņš aizmetīs garām, varbūt viņš tomēr neiemetīs. Summā ir tas, kas ir. Kurā gadījumā mums nav iemesla lokāt galvas. Vienkārši tā ir kārtējā spēle. Jāaizmirst un parīt nākamā. Vai tad ir nojauta, ka pēc tie brīviem metieniem nekritīšu? Acīm redzot, tie Latvijas izlases treneri ir tādi, ka viņi nemācīja sagatavot, lai visu mēs iekšā tos brīvos metienus. Fiziski, psiholoģiski? Fiziski apstieties nesās, bet kur maina, visu rāda zobus, visu grib iet sisties, tur neatkarīgi no minūtēm. Tur var teikt, ko grib. Arī Jordans kādreiz aizmet garām. Kā bija ar galvām? Nebija bišķiņi pārdeguši tomēr? Nē, nebija pārdeguši. Varbūt daži bija, bet, kā es teicu, daži bija uzvilkušies. Daži spēlētāji, diemžēl tie, kas nav tomēr spēlējuši pret tādu kalibru spēlētājiem. Bija situācijas, kad noraustījās. Gribēja izdarīt ātrāk, kad tik kaut kas nenotiek. Tie, kas regulāri spēlē pret šādiem spēlētājiem, tie arī nespēlē. Tas jau tā nav ābēc. Tā ir tā pieredze, ko daļai no komandas, tā ir ļoti svētīga, ļoti vērtīga pieredze. Atceramies, kāda mēs bijām Peramies ēna pāris gadus atpakaļ. Kas tagad notiek? Lietuviešiem šitā dominants zem groziem viss bija prognozējums, ka viņiem viss būs pie mazākās situācijas, viņi virzīs bumbu grozu apakšā. Un tad spēlēs viens pret vienu. Ko viņi izdarīja to, ko viņi iegūda? Tu pats ar spēles sākumā izties satrautāks nekā vakar un aizvakar. Bija tā vai? Protams. Jums jau labāk no malas necensties. Mani uzvilka tas, kad, es teicu, dažiem vīriņiem uz laukumu, es teicu, var necienīt vienalga, ko necienīt tur, var cienīt uzvārdus, bet ir jāciena arī otras komandas spēlētāji. Jūs saprotat, ko es domāju par to. Bet tas nekādā gadījumā nebija iemesls. Mēs vienkārši tas mūs izsit no līdzsvara. Ja mums ir pamatots 4 uzbrukums atņem, lietuvieši uzreiz to izmanto. Mēs neesam tik stipri, lai būtu spēlēs. Kādu brīdi mēs vienkārši sākam peldēt. Pēc tam vienkārši jāpatur dubulta enerģija, dubulta spēks, lai to kompensē. Šoreiz nesanāk. Kas beigās pietrūka? Beigas pie pašos metienos, jūs redzējāt, brīvi, nosacīt brīvu metienu, bija varbūt nesapratni kaut kāda, tā pašās tur kaut kādas situācijas, brīvu 3 punktu metienu, plus no groza apakš 2 brīvu metienu. Viņus vienkārši vajag iedabūt to bumbu grozā. Visi taču apsieties, kāda lēša izskatījās beigās, kāda viņiem panika bija. Vienkārši mums nebija resursi, ko izmantot. Kas notika ģērbtuvē puslaikā, kad 3. ceturtajā labi sākām? Tas vienkārši konstruktīvi saruna par lietām. Mēs pirmais aizmirstam, mēs sākam ar mīnusiem, nevis ar 0, kā parasti. Tas ir pāris minūtes pacietīgs darbs. Tas, protams, bija kārtējais risks. Es vienkārši varu priecāties par to, ka ne vakar, ne šodien to pretinieks nespēja izmantot, kur viņiem dominants vienkārši ir milzīgi zem groziem, un viņi no tā negūst nekādu labumu.
Bet ilgtermiņā laikam veselu puslaiku otro nevar izturēt ar tādu. Arī jo tā redzēt, tā intensitāte, tā dinamika ir, protams, tas nav viegli. Jūs visi esat ilgu laiku šajā biznesā, es ļoti labi saprotu, ka ilgtermiņā spēlējot ātri, to basketbolu ir ļoti grūti. Noteikti ar stabilu precizitāti. Ja, bet tajā pašā laikā tur 1-2 precīzi metieni, to spēli būtu pagriezuši pilnīgi pretējā gultnē. Vai tas būtu 2 punkti vai 3 punkti, nebija.